Ceturtais fails. 8. nodaļa. Nedēļa pēc nedēļas pagāja. Ancis izstrādāja ģimnazijas uzdevumus apzinīgi. Skolotāji ar viņu bija ļoti mierā. Pats direktors viņam bija devis cerības, ka tas uz Ziemassvētkiem varot tikt sekundā pārcelts. Ancis zināms par to priecājās un darbojās ne par daudz, tomēr kārtīgi stundas apmeklēja. Direktors viņam bija izgādājis privātstundas. Ar tām Ancis nopelnīja dažu labu grasi, tā ka tas reizi nedēļā, sestdienas vakaros, varēja teātrī noiet. Šos vakaros tika retu reizi operas vai mūzikas drāmas uzvestas, aizvien nopietnas, klasiskas drāmas. Skolā tas vingrinājās domāšanā, tur tas iemantoja zināšanas, teātrī tas izglītoja garīgo garšu, dvēseli. Iz sapņainā Ansa sāka pamazām attīstīties cits, uzmanīgs klausītājs, kurš pamazām dabu sāka aizmirst un nodevās tīras cilvēcības studijām. Mūžīgā ratu rībēšana, steigšanās pa ielām, tas viss Anse likās jautājot, vai tu neesi muļķis? Ko tu zini no pasaules, no varenajiem cilvēku darbiem un panākumiem? Sākumā viņu bija mocījušas žēlabas dēļ dzimtenes. Dzimtenes sēras viņu bija dažreiz vēl turējušas sapņu valgos, bet pilsētas lieliskums bija saraustījis šos valgus. Še pilsētā cilvēku cenšanās, kuru tas lasīja steidzošos gājēju acīs, dzirdēja traucošā ratu rībēšanā, juta mākslā, kuru tik pilsēta spēja tādā mērā pasniegt. Še viss tas izklīdināja viņa sapņus. Tikai dažreiz, kad tas savā istabiņā aiz galda sēdēja un uzdevumus izstrādājis, pret atzvelteni atspiedies it kā atpūtās, tas neviļus sevī jautāja, kāpēc viss šis troksnis, ja viņam reiz jāapklust, un šis neizmērojami dziļais klusums, kas pēc šiem trokšņiem nāk, par viņiem it kā gudrais par muļķiem smaida. Reizām Ancis atminējās Zentas. Ko gan viņa tagad dara? Vai viņa arī par mani kādreiz domā? Cik viņa bija laba? Vai es gan esmu cienīgs viņu mīlēt? Kas es gan esmu? Nieks? Un es viņu gribēju mīlēt. Ar Artūru viņš satikās gandrīz katru dienu ģimnāzijā, bet pavirši. Artūrs, kā jau augstākas klases māceklis, uzlūkoja Ansi it kā no kalna gala. Bet reiz tas bija gluži laipnis, spiedīt sirsnīgi Ansa roku, apjautājās, kā viņam klājoties un tā tālāk. Visa saruna beidzās ar to, ka Artūrs Ansi lūdza, vai tas viņam nevarot kādus rubļus aizdot. Ansis bija ar mieru un lūdza Artūru, lai apmeklējot viņu mājā, jo šim naudas nesot līdzi. Artūrs pateicās un apsolījās pēc pāris stundām pie Ansa ierasties. Šai pašā dienā Ansis, mājā pārnācis, atrada 2 vēstules uz galda. Viena bija, kā pēc rokraksta tūliņ pazina, no tēva, otra no Talheima. Kāpēc gan tēvs raksta? Ansis brīnījās, jo vecais vairogs bija savādnieks, kurš, lai gan bija rakstvedis, tomēr vēstuļu labprāt nerakstīja. Visas ziņas tas Ansim tikai ar ceļa vīriem bija sūtījis. It kā ko paredzēdams, tas nedroši atplēsa tēva vēstuli. Mīļais Ansīt, ja tev iespējams, brauc tūliņ uz māju. Mammiņa vēlas tevi vēlreiz redzēt. Tavs tēvs. 28. septembrī 1880. Vecais brīsts būs trešdienas vakarā, tas ir 27. septembrī, Pļaviņu stacijā te var zirgu priekšā. Ansis noslīga kā pusapģībis uz dīvāna. Māte mirst, mana mīļā māte mirst, viņš šņukstēja. Pieklauvēja pie durvīm, un nākošā acu mirklī Artūrs ienāca istabā. Ansis lūkoja savaldīties un paslēpšus noslaucīja asaras. Atvaino, Artūrs uzsāka. Es nācu tūliņ, jo man maz laika. Vilciens noiet pēc pāris stundām. Ja tev iespējams, tad lūdzu izpalīdzi, pēc kādas nedēļas es tev vadošu. Ansis piecēlās, atslēdza kumodi, izņēma iz tās kabatas grāmatiņu. Ar cik rubļiem tev būtu līdzēts? Ansis smagi nopūsdamies Artūru vaicāja. Lūdzu 10.
Ansis iedeva Artūram 10 rubļus un apsēdās atkal aiz galda, uz dīvāna. Bet kāpēc tu tāds noskumis? Mana māte vāja, gluži pie miršanas. Nu, varbūt es varētu viņai aiznest no tevis labdienas. Es braukšu šodien uz dzimteni, Artūrs nemierīgi pastaigādamies teica. Artūr, cik tu zemu no manis domā? Mana māte vāja, uz miršanu. Un tu domā, ka es varu mierīgi sēdēt un par to vienaldzīgi pārdomāt? Es arī braukšu, taisni tūlīņ. Bet vai tev ir atvaļinājums? Pēc tā tu neiedrošinies aizbraukt. Tev citādi varētu lielas nepatikšanas uznākt. Vai tu nezini, cik ģiftīgs šis pintiķis ir? Bet, kad es direktoram stāstīšu, kas mani spieda to darīt, kad teikšu, ka mana māte bija vāja, tas viss neko nelīdzētu. Direktors tam neticēs. Viņš domā, ka katrs skolnieks melo. Bet manim viņš šodien atvaļinājumu deva. Jā, bet tas bija izņēmums. Bet, Artūr, saki, kādēļ tu īsti uz dzimteni brauksi? Vai mājās kāds gods, jeb kas sevišķi atgadījies? Nezinu īsti kādēļ. Māsa manim raksta, lai braucot. Arī tēvs esot vēlējies. Ansis nomanīja, ka Artūrs braukšanas iemeslu gribēja slēpt, bet tālāk viņš vairs nejautāja. Vai tad mēs nevarētu kopā aizbraukt? Manim uz pļaviņām tiks zirgs pretim sūtīts. Ansis Artūru jautāja. Nē, pateicos. Arī manim būs rīta no rīta līniju droška priekšā sūtīta. Bet ceļā manim daži jāapmeklē. Tu taču gribēsi ātrāk izteikties. Bet tagad ar Dievu. Dzīvo vesels. Paldies par izpalīdzējumu. Artūrs aizsteidzās. Ansis pa tam atplēsa otru vēstuli un lasīja. Jaunais draugs. Turu par vajadzīgu tevim pavēstīt, ka nākošā svētdienā tiks izrīkots bazārs ar koncertu un deju. Ienākums tev par labu. Ar sveicināšanu Talheims. Tagad Ansis saprata, kādēļ Artūrs bija nodomājis uz dzimteni braukt. Diet, priecāties bazāra vakarā, zināms, arī zentas tur netrūks. Ansis apņēmās tūlīņ ceļā doties bez kāda direktora atvaļinājuma. Direktors ir taču prātīgs cilvēks. Viņš zina, kas ir pienākums. Šie ir 2 pienākumi. Viens liek manim palikt še, otrs sauc dzimteni. Arī direktors zina, kurš no šiem svētāks. Tā Ansis domāja, ceļa aizsainītis iedams. Artūrs pa šo laiku iekšrīgas tirgotavās iepirka sev balti spīdošu pletvešu, zīda kravati un tā tālāk. Viņš bija nodomājis zentu gluži apburt. Ansis norakstīja saimniecei, kura bija izgājusi vēstuli, izstāstīdams piepešās aizceļošanas iemeslu. Tanhauzera operas teksta grāmatiņu tas iebāza kabatā un durvis aizslēdzis devās uz Dvinskas vokzāli. Sirds viņam bija gluži nemierīga. Varbūt viņa jau mirusi, viņš bēdājās. Tikai tad, kad jau lokomotīvas svilpa un tvaika rati sāka smagi kustēties, viņš jūta, ka paliek vieglāki. Viņš domāja arī par Artūru. Ar šo vilcienu tas laikam nebrauca, jo Ansis to vokzāla telpās nebija manījis. 9. nodaļa. Bija sestdienas vakars, apmācies, drūmīgs, kāda tik septembra mēneša beigās mēdz būt. Šur tur mežmalās dega pa uguntiņai, jo dažam labam saimniekam tupeņi vēl nebija izlasīti. Strādnieki paši gan jau bija mājās pārnākuši, svētīja svētvakaru, bet uguntiņas spīdēja dažreiz visu cauru nakti. Ansis brauca līdz ar veco brisi dzimtenei arvien tuvāk. Sirds viņam bailīgi pukstēja. Katru acu mirkli tas sevi jautāja, ko gan māmiņa dara. Vecais briss par vairoga kundzes veselību bija diezgan neskaidri izteicies, negribēdams Ansi biedināt. Bet pēdējais gluži labi nomanīja, kāds mātes veselības, jeb labāk sakot, vājības stāvoklis. Vēl 3 vērstis, vecais briss grožus raustīdams teica, bet tas pagāna zirgs jau nemaz nekust. Ansis jau redzēja pagasta nama apspīdētos logus. Slimnieces istabā, gultas galvgalā uz maza galdiņa dega svece, kura vāji apkārtni apgaismoja. Zem siltiem vilnas sagiem dusēja vairoga kundze, bet likās, ka viņas saltu, jo šad un tad viņas sejas liecināja,
kad rudzis ar savām ledainām rokām viņu apkampj. Vai Ansīts ir jau še? Viņa jau varbūt 100. reizi vīru jautāja, kurš līdzās gultai sēdēja un klusi lūkšanas lasīja. Nē, sieviņ, vēl nav klāt. Bet viņš katru atsmirkli var ierasties, jo, ja kas sevišķs nav atgadījies, tad viņam šovakar jāpārbrauc. Zirgs nu gan tāds niecīgs, bet ja viņi vakarā izbrauca, tad visādā ziņā tiem šovakar jābūt mājās. Vairoga sievas acis it kā iemirdzējās. Vecais aizvēra lūkšanu grāmatu un raudzījās sievai sejā. Cik tas bija izkaltis, bāls, bet it kā apskaidrots. Viņā vairs nevarēja lasīt nec kaislību, nec skaudības vai greizsirdības, egoisma prieku, nicināšanas. Pār šo seju laistījās tikai sāpes, dedzīgas sāpes. Vai viņas ir tās pašas sāpes, kuras spēcīgs un veselīgs cilvēks jūt? Vai viņas deg tikpat stipri kā asiņu pilna cilvēka griezuma brūce? Nē, šīs sāpes ir citādas. Mirēja sāpes ir jau nākamās debesu līgsmības apziņa. Šīs sāpes ir neizsakāmas baudas, vēstīdamas atgriešanos uz turieni atpakaļ, no kurienes esam nākuši. Sāpes, ka esam pasaulē vīlušies, un prieki, kā atkal vecā tēvijā, mierā, mūžīgā mierā atgriežamies. Kas vien būs redzējis kādu mirstam, tam, ja viņam cik necik krūtīs cilvēka sirds, diezgan skolas un mācības visai dzīvei. Kurš nāvi sapratīs, tas sapratīs arī dzīvot. Tas neuzbruks savam tuvākam, tas atzīs, ka viņš jau tāds pats ir, kā kurš cits. Cilvēks, būtne, kurai jāatzīst pasaules nīcība, un ar svētu prieku jāatgriežas atpakaļ dievības mītnē, nirvānā, nebūtnības dzelmē. Zināms, veselīgs, asiņu pilns cilvēks, tas nesaprot tik labi dzīvības kā nāves. Viņam trūkst pārlikšanas, pārdomāšanas. Viņš nedara pats, tas ir viņa dvēsele, nekā visu dara miesa, pārpludināta ar lielo asiņu vairumu. Viņš apsmej bālos sirdzējus, apsmej tos, kuriem augstāka atzīšana un pašapziņa. Smej, sārtais varoni, izsmejies un iztrakojies. Tu neesi pirmais, kas šādos priekos grib mūžīgi dzīvot. Un tomēr reiz staigāsi tu to pašu ceļu, pa kuru šī bālā slimniece staigā. Ceļu uz mūžīgo mieru, no kura tu caur gribu uz brītiņu biji atšķīries. Tā domāja vecais vairogs, kurš aplūkoja izdēdējušo sievas seju, kura reiz bija skaista. Te vārti nočīkstēja, pagalmā iebrauca rati. Vai dzirdēji? Vairoga kundze čukstēja. Tas ir Ansis. Vairogs nepaguva pieiet pie loga un apskatīties, kad jau durvis atvērās un Ansis klusi ienāca. Labvakar, tēt, viņš čukstēja tēva nobučodams. Vai es tik māmiņas neiztraucēju? Ak, kā viņa tevis gaidīja. Apsilties dēliņu pa priekšu, pirms tu pie viņas gultas eji. Viņa ir gluži vāja, vecais vairogs klusi teica. Ansis uzkāra virsvārkus uz vaģa un gribēja tēvam ko jautāt, kad māte vājā, bet dzirdamā, saprotamā balsī sauca. Ansīt, nāc, es pazīstu tevi no soļiem. Ansis piegāja pie mātes gultas un sabijās, māti šādu redzēdams. Viņš lasīja nāvi viņas sejā. Ansīt, neizbīsties. Es zinu, ka izskatos vairāk pēc miroņa, nekā pēc dzīvotāja. Laikam gan ar šo pašu būs jāmirst. Ansis apsēdās un skūpstīja ilgi mātes roku. Viņš nevarēja neviena vārda izrunāt. Visas tavas vēstules, māte turpināja, es zinu no galvas. Par to vēcu svētceļnieku, kurš ticis no pāvesta nolādēts, bet tomēr beidzot atpestīts. Šī vēstule ir zem ķisena. Tā es nespēju vārdu pa vārdam paturēt. Papiņš ar vien man to priekšā lasīja.
Ansis gribēja māti lūgt, lai nerunā, bet asaras vai ar straumēm gribēja velties, aizturēja viņam valodu. Māte un dēls klusēja. Tēvs bija izgājis zirgu ar šķūtnieku saņemt. Neraudi, māte teica. Jā, neraudi. Tā mēs ar viens otru mierinājam, kad bēdas. Bet ko lai dara? Asaru nevar aizturēt. Mamiņa, vai tev ir kādi pa vājības laiku apmeklējuši? Ansis jautāja. Daži. Meža kungs katru dienu. Arī viņa kundze ir kādas 5, 6 reizes mani apmeklējusi. Bet es viņai lūdzu, lai viņa nekavē savu mājas darbu. Un zeltiņi? Ansis jautāja. Sente ir 2 jeb 3 reizes še bijusi. Tagad viņas nesot šeiten. Viņa dzīvojot pie birķiem krogā, kā birķu jaunkundzes draudzene. Es priecājos ļoti par to, jo sākumā šīs abas meitenes vienu otru diezgan labi neieredzēja. Ansis sajuta sevī rūgtumu pret Zentu. Arī viņa pēdējo lūgumu, apmeklēt bieži viņa slimo māti, tā nebija pildījusi. Bet šis rūgtums tam tūliņ izzuda mātes apskaidroto seju aplūkojot. Tēvs atkal ienāca un aicināja Ansi uz vakariņām sāņu istabā. Ansis vilcinādamies klausīja un izgāja. Ansis ir pavisam pārvērties. Māte čukstēja, kad vecais vairogs viņai zāles ielēja. Nu, kā tavs pilsētnieks? Vairogs gribēja jokot, bet sieva, kura bija pussēdu piecēlusies, atkrita atpakaļ ķisenos no druģa kratīta. Ansis lūkoja ēst, bet ēdienam trūka šoreiz pavisam garšas, lai gan vecais Briss, nu pat ienācis, par smaršaino cepeti pavisam citādi sprieda. Viņa seja staroja aiz prieka, kad Ansis no galda piecēlās, cepeti gandrīz nemaz neaizticis, un Brisi aicināja viņa vietā nosēsties. Kamēr Briss mielojās, Ansis sēdēja pie mātes gultas. Vecais vairogs bija iegājis kancelejā, lai pabeigtu kādu iesāktu darbu. Tēliņ, lasi manim kaut ko priekšā, māte lūdzās. Ansis uzmeklēja grāmatu plauktā dziesmu grāmatu, kuru māte tam bija uz iesvētīšanas dienu dāvājusi. Viņš gribēja tās tā sauktās peršas uzsist. Dziesmu grāmata, zeltītu griezumu, krustu uz priekšas, kausiņu uz gala vāka, mirdzēja. Sakaltušās puķu lapiņas, kuras starp lapām vietām atradās, visas bija no Zentas dāvātas. Viegli drabošās rokās Ansis turēja dziesmu grāmatu un sāka nu pat uzsisto peršu lasīt. Cīnījies ar visu spēku, ka tu esi dabūjis žēlastību, atmest grēku, grūtu nastu nolicis. Viņš lasīja tālāk un māte ar savādi mirdzošām acīm uz Ansi raudzījās. Viņai likās, ka viņa balss sakustu ar pazīstamās dziesmas motīviem kopā. Un kad Ansis nokļuva pie vārdiem, lai gan pērli iemantojas, drošībā nepalaidies, ka jau esi uzvarējis visu ļaunu, nešķiesties. Še Ansis neviļot apstājās. Kas gan še bija ar vārdu pērle domāts? Ansis atminējās, ka arī viņš vasarā bija pērles zvejojis, bet it nekā no šī dārguma nebija atradis. Māte vājā balsī atkārtoja. Lai gan pērli iemantojas. Un tā tālāk. Pirmā pērle, māte turpināja, kuru cilvēks sev var iemantot, ir viņš pats. Kad cilvēks pats tik ilgi savā sirdī ir acis, kamēr tas šo dārgumu atrod, tad tam rodas spēja, acis it kā no jauna apskaidrojas. Arī citas pērles atrast. Ansīt, šo dziesmu zinu no galvas. Tālāk tā skan, turi savu kroni cieti, stāv pret ļaunu modrīgi. Kas atkāpjas, nedar lieti, pastāvēt būs vīrišķi. Tikai vīrišķībai ir iespējams pret kārdināšanu karot.
Mīlē klusībā un nesaki nekad, es tevi mīlēju. Īsta mīlestība ir arī bez vārdiem jūtama. Ansis izlasīja dziesmu līdz galam. Tad viņš aizvēris dziesmu grāmatu, māte jautāja: Mamiņ, vai tu tici, ka pasaulē ir īsta, līdz nāvei uzticīga mīlestība? Jā, ir gan, bet viņa tik uz acu mirkli parādās, aizvesdama abus mīlētājus sev līdz uz citu, augstāku pasauli. Kur īsta mīlestība, tur ir miesas nāve vai šķiršanās no visa, kas cilvēku saista pie ļaunuma. Ideālai mīlestībai nav saprecēšanās saprotama. Šī pēdējā ir miesīgu baudījumu perēklis, kur jaunas pasaules bēdas un grēki tiek izparēti. Īsta mīlestība ir kā miegs, kurš aizmidzina cilvēku uz nekad atmošanos. Īsta mīlestība ir atsvešināšanās, attālināšanās no pasaules un savienošanās ar dievību. Kas dzīvē dažkārt par mīlestību tiek saukta, tā ir harmonija, saskaņa. Katrs paliek par sevi, lai gan saucas par vienu miesu. Šai laicīgā mīlestībā spēlē dzimums lomu. Še bez miesīgas vienošanās viņa nav nekas. Īsta mīlestība atrodas divu būtņu garīgā savienošanā, sakušanā. Viņi ir rada dievībai. Tā nepazīst kaislību iekārošanu. Bērnu dēļ mīlēt, rupjai dabai kalpot. No tā ideāla mīlestība nekā nezina. Viņai ir tik viens salds, debesšķīgs acu mirklis pazīstams, un šim jāpārvēršas par mūžību. Bez maiņām mīlēt, tāpat šodien kā vakar, tikpat karsti, tikpat dedzīgi arvien joprojām. Tas nestāv miesas varā. Bet mirsti, nomirsti pasaulē, lūk saldais, maigais mīlestības acu mirklis, paliek par mūžību. It kā pārakmeņots kalnu kristāls, arī aiz tā varbūt slēpjas kāda ideja, kādas mīlestības jūtas, kuras pārakmeņojas, gribēdamas maiņām izbēgt un pastāvēt mūžīgi. Māte apklusa. Viņa gribēja tālāk runāt, bet viņai zuda spēki. Viņa uz acu mirkli aizdarīja acis. Ai, manim paliek tik viegli, tā piepeši izsaucās. Jūtos it kā vesela. Ko es runāju? Pati nezinu. Vai es murgoju? Viņa pacēlās pussēda gultā, Ansis apsēdās uz gultas malas un turēja māti uz rokām. Ansīt, piedod manim, ka es esmu tevi dzemdējusi kā niecīgu zemes dārbu, kā nīkstošu būtni. Piedod, ka es tev esmu līdz devusi daļu no manas mīkstās, visam līdzjūtīgās sirds. Es zinu, kādas mokas šāda sirds cilvēkam rada. Zinu, cik daudz tev būs dzīvē jācieš. Un tev ir sirds tik mīksta kā vasks, kur dažam tā ir kā aiz akmeņa. Tāds kļūst laimīgs. Viņš ir enerģisks, sasniedz daudz. Tu nekā, jo tu kūsti, kur lielāks karstums. Bet es ticu, ka arī īsta laime, tāpat kā īsta mīlestība, mīt tik paša sirdī. Viņu vajaga tik modināt. Kam laimes nav paša sirdī, tas viņas nekad neatradīs. Es jūtos laimīga, viena pate, mirdama sev, tāpat kā sev dzīvoju. Mēs, lai gan rada,
tomēr nespējam viens otra laimi pilnīgi līdzjust. Visam piedot, visu atzīt, kā piederīgu pie visa, kas ir, visiem draugiem kā ienaidniekiem uzsmaidīt. Tā ir laime, kuru arī tu sasniegsi. Es jūtu šo laimi, un labi zinu, ka drīz aiziešu. Kāpēc es šeit biju? Kāpēc šīs pasaulīgās maiņas? Nezinu. Gluži par māņiem es viņas tomēr neturu. Varbūt debesis tiešām tik uz pasaules, kā cieta pamata, var pastāvēt. Viens otram izstāstīt jau nekā nevar. Tāpēc jūti pats, dzīvo pats. Arī tev reiz nāks laime, kur tev gribēsies mirt, uz mūžību šķirties no visa, kas pieder pasaulē. Un tik tad tu visu sapratīsi, kur tava mēle paliks stīva, acis aizdarīsies, un dvēsele gavilēdama, ka nu reiz brīva, atskanēs it kā brīnišķi jauka skaņa mūžīgā universumā, pasaules izplatījumā. Ansis turēja māti apkampis, tā viņi dusēja viens pie otra krūts. Svecīte bija izdegusi un pat laban izdzisa. Kad vecā vairoga soļi sāņu istabā atskanēja, māte atslīga gultā. Ej pie miera, viņa Ansi lūdza. Man ir tik viegli. Es gribu dusēt. Ansis noskūpstīja māti un iegāja savā istabiņā. Tēvs krāmējās pa atvērto skapi un Ansim kaut ko jautāja, bet Ansis nekā nedzirdēja. Viņš atlaidās neizģērbies uz gultas. Tēvs drīz pēc tam izgāja slimnieces istabā. Augstā podziņu krāsns izplatīja maigu siltumu istabā, un Ansi brīnum ātri iemidzināja. Viņš sapņoja. Viegli tam palika ap sirdi. Likās, viņš pats bija tapis viegls. Kā spalviņa tas pacēlās gaisā un lidinājās. Apakšā uz zemes saule norietēdama apspīdēja zaļos silus. Viņš pacēlās arvien augstāk, cauri padebešiem, garām zvaigznēm, kuras it laipni mirdzēja. Leju sedza padebeši, viņš arvien tuvāk nāca debesīm. Drīz viņš atradās augstu, mirdzošu vārtu priekšā. Šis spiedās caur ārēm simtkārtīgs saules spožums. Ansa acis apžilba, un lūk, vārti atdarījās. Iz tāļuma plūda skaisti ģērbušies ļaužu bari. Viņam garām tie iegāja, dziesmām atskanot, pa vārtiem brīnišķīgajā gaišumā. Dažus no šiem Ansis pazina. Tur gāja starp citiem Artūrs ar Zentu, mīlīgi smaidīdami, apskaidrotām sejām. Tur gāja viņa tēvs, vecais vairogs, tur Meža kungs un vēl citi, bet neviens uz Ansa sveicinājumu neatbildēja, it kā neviens no viņiem to vairs nepazītu. Ansis par šo brīnojās arī, ka tas māti šai pulkā nebija redzējis. Varbūt, ka viņa bija nemanot iegājusi. Kad milzīgais pulks bija pa vārtiem iegājis, tad arī Ansis lēnām gribēja pakaļ iet. Bet lūk, vārti aizdarījās. Ansis palika viens pats ārā. Bēdīgi viņš raudzījās apkārt. Piepeši, vai tas tā varēja būt, viņš satrūkās. Tur nāca viņa mammiņa un krita šņukstādama dēlam ap kaklu. Piepeši kāds Ansi raustīja pie svārkiem. Māte mirst! Vecais vairogs drabošā balsī dēlu modināja. Ansis zibeņa ātrumā pietrūkās un tikpat ātri viņš atradās pie mirējas gultas. Viņš raudzījās mātes acīs, kuras stīvi griestos raudzījās, un kuras tēvs aizspieda. Neviens vārdiņš nenāca vairs pār viņas lūpām. Nomiris. Še viens nomiris.
Ansim likās, it kā visa pasaule kopā kristu. Nē, bet pasaule vēl pastāvēja. Tikai Ansa mīļā mammiņa bija mirusi. Viņas dēls stāvēja pie gultas un raudzījās stīvi viņas sejā. Neviena asara neizspiedās viņa acīs, kaut gan sirds tam gribēja pušu plīst. Tikai vecais vairogs, pie gultas ceļos kritis, klusi raudāja.